Sveicināti, mana dārgā skatītāja! Es tevi šodien sveicu uz lekciju par panākumu vizualizāciju formulu un kā šos mērķus sasniegt. Šodien tu iemācīsies ļoti praktiskas tehnikas, kā arī ļoti spēcīgu metodi, kā saprast, izzināt savu kāpēc. Vai tu esi gatavs šim piedzīvojumam? Tad paņem, ar ko rakstīt, iekārtojies ērti, un es tev novēlu burvīgu nākamo stundu. Tātad par šodienas saturu panākumu vizualizācijas formula, kā strādāt ar mērķu vizualizāciju, praktiskas tehnikas, kā arī viena no manām mīļākajām metodēm Simona Seneka zelta aplis, jeb Golden Circle, bet sāksim visu pēc kārtas. Lai tu dzīvē kaut ko sasniegtu, es nepateikšu neko jaunu, tev jāzina, ko tu vēlies sasniegt. Un kā tu vari to izdarīt, ir vislabāk pārliecināties, vai tas tavs sapnis, vislielākais sapnis, ko tu vari iedomāties, vai tas tevi biedē vai nē. Un ja biedē, tad ir forši, ja nē, tad sapnis nav pietiekoši liels. Es aicinu tevi šodien un visu turpmāko dzīvi sapņot lieli, jo lielāk tu sapņosi, jo vairāk tu sapņosi, jo daudzas lietas arī īstenosies. Bet lielais bet tas, ka tam ir vajadzīga formula un, protams, darbība. Es nerunāju šeit par sapņiem, kuri nekad netiks īstenoti, bet par sapņiem, kuriem ir jākļūst par tavu realitāti. Tātad, ja tavi sapņi tevi nebiedē, tie nav pietiekami lieli. Un ja tevi tie biedē, tad tu esi īstajā laikā. Šodien es vēlos ar tevi uztaisīt nelielu vizualizācijas uzdevumu, jo vizualizēt prot un var pilnīgi visi cilvēki. Jo bieži man klienti saka, ka jā, kā es to varu iedomāties, ja es nezinu, kā tas ir. Tad es vienmēr saku, izpildam šo uzdevumu, un tad tu sapratīsi, kā tas strādā. Ja šobrīd esi vienatnē mierīgā vietā un laikā, var droši aiztaisīt acis, izpildīsim pavisam mazu uzdevumu, lai tu saproti, kā strādā vizualizācija. Es tevi aicinu aizvērt acis un atrasties savā dzīvoklī, mājā, dzīves vietā, kur tu dzīvo šobrīd. Aizej uz savu virtuvi un atver leduskapja durvis. Un tu redzi tur citronu. Tu paņem šo citronu no leduskapja, tu sagriez viņu gabaliņos. Sākumā tu šo citrona gabaliņu jeb šķēlīti pasmaržo. Jūti, kā citrons smaržo. Un tā smarža tevi tik ļoti vilina, ka tu iekodies tajā šķēlītē. Un tu no tās izsūc visu sulīgo suliņu. Un kāda ir tava sajūta, tad, kad iedomājies tu? Esi apēdusi šo citrona šķēlīti. Visdrīzāk, ka tu vari iedomāties, ka citrons ir diezgan skābs. Varbūt tu pat saviebies no tā skābuma. Varbūt tev saskrēja mutē siekalas. Un tas vien nozīmē to, ka tu vari iztēloties. Tu vari iztēloties, un pat ja tu neesi
iekodusies fiziski šajā citrona šķēlītē. Tavi smadzeņu sensori darbojās tieši tāpat, ja tu būtu to tagad šajā brīdī izdarījusi. Un tieši šādi darbojas vizualizācijas un sajūtu spēks. Pat, ja tu vēl neesi savā mērķī, un pat, ja tu vēl nezini, kā tas ir, kad tu tur jau esi, šis būs šīs dienas uzdevums to atrast, to saprast, to sajust un galu galā tur būt. Un princips ir tāds pats, kā nogaršot citronu, nenogaršojot to. Lūk, strādāt ar vizualizāciju var tiešām pēc vieglas formulas. Tas arī būs vēlāk tev jāizdara, bet sākumā es tev pastāstīšu ar vienu pasaules piemēru, arī ar vienu savu piemēru, kā tas ir, ka tu vizualizē to, kas tev vēl nav. Ja? Un šajā brīdī es aicinu uzrakstīt tev kādu konkrētu mērķi, ko tu vēlies. Šajā brīdī tas drīkst un var būt nereāls, kas tev liekas šobrīd tiešām neiespējami, no kā tev ir bail. Un šis mērķis var un drīkst būt naudas summa tavā kontā. Tas var būt arī kaut kas cits, tie var būt klienti, māja, ceļojumi. Bet tāds, kā saka, kārtīgs mērķis, kurš arī var piepildīties, varbūt ne šogad, varbūt ne nākamgad, bet tāds 5 līdz 10 gadu mērķis. Tas būtu jāizdara. Lūk, un pa pārējiem punktiem, par fizisko simbolu, par vizualizēšanu katru dienu, par darbībām un par atlaišanu, es pastāstīšu ar kādu ļoti, ļoti slavenu pasaules piemēru. Kā tas darbojas punkts pa punktam. Lūk, un šis piemērs ir Jims Kerijs, kā manifestēt 10 miljonus. Pirmkārt, ko nozīmē manifestēt? Manifestēt nozīmē padarīt lietas reālas savā dzīvē. Un tu manifestē pat, ja tu nemanifestē. Tas nozīmē tas, kas ar tevi šobrīd dzīvē notiek vai nenotiek. Tā ir tava manifestācija, lietu, vietu, sajūtu, realizācija tavā dzīvē. Lūk, un Džima Kerija piemērs ir īpašs ar to, kā viņš padalījās ar šo formulu un par to, ka ir runa par $10 miljoniem. Tātad, kā tu visdrīzāk zini, viņš ir pasaules slavens amerikāņu aktieris, un šajā piemērā es dalīšos ar viņa piemēru. Arī YouTube ir ļoti daudz video par to, neskaitāmi miljoni skatījumu, tāpēc es izvēlējos, jo tad tas ir tiešām reāli. Lūk, viņam bija skaidra vīzija 90. gadā, tad, kad viņš vēl bija nezināms un bija finansiālās grūtībās, viņš uzrakstīja sev čeku par $10 miljoniem. To viņš vēlējās sasniegt ar saviem aktieru mākslas pakalpojumiem. Viņš uzrakstīja konkrētu summu, konkrētu mērķi un termiņu. Pateicības diena 1995. gads. Lūk, 10 miljoni. Tev nav jāvēlās 10 miljoni, ja tev liekas, ka tas ir tiešām ārpus kaut kāda saprāta robežām. Runa ir vienkārši sapņot vai notēmēt to, kas šobrīd tev liekas nereāli. Jo viss, kas notiks tālāk, būs, lai to piepildītu. Tāpēc tas nedrīkst būt kaut kas pārāk mazs un viegls. Lūk, solis numur 2.
fizisks simbols, jeb enerģijas ankurs. Ko izdarīja Džims Kerijs? Viņš ielika šo čeku savā makā un nēsāja līdzi ikdienā vairākus gadus. Katru reizi, kad atvēra maku, viņš redzēja šo summu un sajūta tā, it kā jau viņam tā ir. Tas kalpo kā ikdienas vizualizācijas instruments. Arī es uzaicinu tevi izdarīt šo pašu un arī ar naudas summu, kuru tu vēlies, kuru tu šobrīd vari sajust. Ja? Kā es teicu, nav runa par 10 miljoniem, nav runa arī varbūt par miljoniem, bet ļauj sev vaļu un ļauj sev sapņot lieli, uzraksti to uz papīra un ieliec to savā makā. Var arī pēc formulas konkrēta summa, konkrēts mērķis un termiņš, kam tev ir nepieciešama šī summa. Trešā lieta ir sajūtu frekvence. Tā jau it kā, ka tas tev ir. Tas ir uzdevums iedomāties. Pieņemsim kaut vai tas pats miljons. Jā, tu zini, ka miljons ir ļoti, ļoti, ļoti daudz. Un atļauj sev padomāt, ja tu atver savu kontu un tu redzi, ka tur ir 1 miljons eiro, dolāri, mārciņas, tā valūta, kuru tu ikdienā lieto. Atver savu kontu un tu redzi to miljonu un pieraksti tās sajūtas, kādas tev ir, ja tu šo summu redzi savā kontā, kura ir īsta, kura ir patiesa un viņa tev jau ir. Un arī Džims Kerijs dzīvoja šajā sajūtā, ka viņam jau tas ir noticis. Un tas ir tas pārpilnības stāvoklis, par kuru es arī tik daudz runāju, jo tā vislielākā problēma ir tajā, ka mūsu prāts ir pieradināts vienmēr būt mazumā, vienmēr būt deficītā, vienmēr taupīt, kas arī ir pilnīgi normāli, jo mūsu ģimenēs vai senčiem varbūt nebija tik daudz naudas, un tā naudas tēma ir ar dažādiem stereotipiem, kā nu kuram tas ir, bet šeit mēs esam, lai no tā visa atbrīvotos un darītu tā, ka visa iepriekšējā informācija, kas tev vairs nekalpo, kas ir tā teikt negatīva, viņu atstāt prom aiz sevis, būt pateicīgai jebkurā gadījumā, jo šī informācija tevi noveda, jeb zināšanas pie šī soļa, un šobrīd tev jau tas ir. Atkal var aizvērt acis un ieiet domās savā kontā un ieraudzīt to summu, kuru tu vēlies. Un viņu sajust, un kas būtu tas pirmais, ko tu izdarītu, kas būtu tas pirmais, kur tu to summu vai daļu no tās ieguldītu, kā mainītos tava dzīve. Un tas viss no šīs te pozitīvās enerģijas man jau tas ir. Un tajā brīdī notiek jau viss tavā zemapziņā, ka tu katru dienu ar kādu mazu solīti tam tuvojies, ar kādu mazu darbību. Pēc tam ir šī neatņemamā sastāvdaļa, ko varbūt daudzi cilvēki aizmirst, vai ir šī te nedarīšanas, jā, jo sapņot ir kolosāli par miljonu vai par māju, par mašīnu, par ceļojumiem, par darīt to, ko es vēlos. Ja? Bet rīcība, kura bieži vien izpaliek, jo tad nāk visādi tarakāni, kā mēs tautas valodā sakam, un ka tas nav iespējams, ka tas ir grūti, ko tad es, un tā tālāk. Tu jau pati to zini, bet
mēs esam šeit, lai kopā arī ar grupas spēku ietu šo rīcības ceļu un ticības ceļu. Un ticība ir pati pirmā, un tad es saku, pat ja tu netici šodien uz 100%, tad katru dienu palielini savu ticību par 1%, pa solītim. Un to ticību, visvienkāršākais uzdevums, kā trenēt ticību, kāpēc nē, jā, kāpēc es neesmu to pelnījusi. Man taču arī var izdoties, var sanākt, un jau no tā vien paliek vieglāk, jā, tev nevajag pilnīgi neko citu, kā tevi pašu, un droši pasaki sev, es ticu sev. Un pat, ja tu vēl iekšēji par to šaubies, jo biežāk tu to atkārtosi, jo biežāk tu skatoties spogulī pateiksi sev, es mīlu tevi, es ticu tev, tu visu vari, tu stiprināsi šo ticību. Lūk, Džims Kerijs turpināja strādāt, rakstīt scenārijus, piedalīties atlases procesos. Viņš darīja konkrētas darbības savas vīzijas virzienā, nevis gaidīja brīnumu. Ja? Un tas ir svarīgi. Brīnums notiek, ja mēs ieliekam pareizo enerģiju un sākam darīt konkrētas lietas. Bet tā kā tu esi šeit, es par to nešaubos. Lūk. Un pats pēdējais solis ir atlaist, jo tu zini, varbūt no pieredzes vai no jebkāda cita tava uzvedības vai esības modeļa, kā var rasties tarakāni, it sevišķi, ja mēs uzliekam kaut kādu datumu, ja viņš ir varbūt pārāk tuvu, jā, kā rodas stress, jā, es izdarīju, kā man teica, izgāju 5 soļus, un tagad es gaidu, kur ir mans miljons. Tad es uzreiz saku, tā tas arī gluži nenotiek, jo tas ir process. Šajā procesā ir jāatlaiž kaut kādas gaidas, jo gaidas un, jā, teiksim, gaidas vai ekspektācijas, jā, ir prāta radītas sajūtas, un tik līdz tu gaidi, tik līdz tu gribi to saņemt ātrāk, tas tā nenotiek. Jā. Un arī Džimam Kerijam tas nenotika neviena, ne 2 gadu laikā, bet 5 gadu laikā. Un viņš ieguva lomu filmā, kura honorārs bija šie 10 miljoni. Ja. Lūk. Un tas ir process, tas ir pieņemt to, ka tas tev ir vienkārši iespējams bez tiešām nekāda super liela iemesla, jo tu esi atnākusi uz šo zemi, lai piepildītu kaut ko lielāku, ne tikai ietu, kā saka, uz darbu un atstrādātu savas stundas, bet te jau ir runa par misiju, par arī dvēseles uzdevumu. Te jau mēs ejam dziļumā. Lūk, un tas ir tev mājas darbs, kā es jau sākumā minēju, uzrakstīt savu konkrēto mērķi. Viens no mērķiem ir šī summa, jā, jo tā summa ir vienkārši, teiksim, jā, enerģija, lai tu zini, cik enerģijas tev būs pašai jāģenerē, kāda tā enerģijas kapacitāte būs jāsaražo. Jā, jo tu pati zini, lai nopelnītu 1000 eiro, kas ir jāizdara, lai nopelnītu 2, 3 un 5. Tas nozīmē, ka tu vairs nevari būt no šī brīža tā iepriekšējā Anna, Baiba vai Katrīna, kura pelna šo summu šodien. Jā? Tā ir runa par identitāti, par to, ka tu mosties jau
atverot acis no rīta, ieejot savā kontā, vizualizējot, ieraugot to summu, tu jau automātiski domā citas domas, rīkojies citādāk un arī esi brīvāka, ja tev nav jādomā, teiksim, kā sadalīt savu budžetu, jo tev pietiek visam. Izveido fizisku simbolu. Tā var būt vizualizācijas karte, mērķu karte. Tas var būt digitāls formāts, bet varu ļoti arī ieteikt uzrakstīt sev čeku, kā izdarīja Džims Kerijs. Vēl ir tāda tehnika, ka tu katru mēnesi, tad, kad tev ienāk alga vai no klientiem ienāk apmaksātā nauda, ka tu tos čekus datorā ar 1 nulli vairāk pieliec klāt, jā, vai dubulto. Nevis tev ienāk, pieņemsim, 1000 eiro, bet 2000. Un tas viss notiek prātā. Jā. Ja tas nevar notikt prātā, tad tas nevar notikt realitātē. Un šis uzdevums ir jāveic katru dienu. Tas nozīmē, ka ir, kā saka, dienas laikā tas starp kādiem uzdevumiem ir jāiedomājās, pat ja dienas notikumi nav tādi vai liekas, ko es tagad vizualizēšu, bet ielikt sevi pāris minūtes un izpildīt to uzdevumu vismaz ar bankas kontu, es atveru, man tur ir 10-20 tūkstoši. Un jau liekas, ka ir vieglāk elpot, ka tu zini, ka šīs naudas summas vienkārši tavas iespējas, tava brīvība, tava izvēle. Lūk, darbības mēs darīsim šajā programmā. Protams, būs daudz jādara fiziskās darbības, būs jāmācās, būs jāveido pārdošanas kampaņa, un tas ir ok, un tas ir pilnīgi ok, jo bez darīšanas, protams, rezultātu nevar būt. Un jebkurā brīdī uzticies procesam. Var būt tā, ka ilgi kaut kas nenotiek, jā. Tev liksies, ka tu dari visu tā kā pēc grāmatas, bet visums nefunkcionē pēc grāmatas vai pēc formulas, jā. Ir adaptācijas posms, kā tavas smadzenes sāks pārinstalēties, pārprogrammēties, jā. Un tu drīksti arī šīs sajūtas rakstīt, jā. Uztaisīt sev dienas grāmatu vai blociņu, kur tu par šīm tēmām reflektē. Jā, sākot no tā, ja ir iespējams grūti, līdz pat, tas ir viss, tā ir visa realitāte, ko es daru un kāpēc es daru. Un te mēs arī esam pie nākamās tēmas, jo, lai kaut ko vizualizētu, pieņemsim māju, vai varbūt 2 mājas, jā, varbūt 5. Tas ir pilnīgi ok, varbūt tu gribi vairākas mājas vai dzīvokļus, kurus tu vari izīrēt. Un jautājums būs, kam man to vajag, priekš kam? Un tad reizēm prāts atkal liek atgriezties vecajās sliedēs, bet man taču ir labi. Manā gultā, manā 2 stabu dzīvoklī, manā ciemā, man ir šeit labi, kāpēc man viss šis ir vajadzīgs. Un tāpēc mēs arī par to runājam, jo prāts, viņš vēlas mūs vienmēr pasargāt no nekomfortablā, no nērtā, no tā, ko mēs nezinām. Un tāpēc ir svarīgi sazemēties kājas, visu, kā saka, tajās, to sakni atrast, to sakni spēcināt un tās saknes zemē spēcīgi ienkurot.
jo tas būs vissvarīgāk tajās dienās, kad tu teiksi, šis viss nekam neder, šis nedarbojās, tas ir kaut kas pilnīgi vaiprātīgs. Es esmu tur bijusi nevienu reizi vien. Es arī gribēju ļoti bieži atmest ar roku, bet tad es uzdevu jautājumu, kāpēc es to daru, to, ko es daru. Un, protams, tie ir egoistiskie iemesli, jā, jo pašas uzņēmējdarbība, biznes ir biļete uz brīvību un neatkarību. Noteikti uz šo te laika menedžēšanu. Tas nenozīmē, mēs nerunājam šeit tikai par pasīvajiem ienākumiem, ka tu sēdēsi pludmalē un tikai naudu iekasēsi bez nekā darīšanas, tas būtu utopiski, bet tu esi šeit, lai būtu brīva, neatkarīga, lai tu savu laiku kontrolētu, lai tev būtu gandarījums par to, ko tu dari, par rezultātu. Ja? Tie ir tavi iemesli. Un neierobežotas iespējas pelnīt. Tā ir. Tāpēc mēs arī esam šeit, tāpēc mēs kāpinam naudas kapacitāti, mēs mācamies saprast, kas notiek iekšienē, lai to visu iznestu uz āru. Šajā lekcijā konkrētāk mēs runāsim par biznesa iemesliem, jo tie būs tie, kāpēc klienti nāks pie tevis, pirks no tevis, un jums būs šī te enerģētiskā apmaiņa. Un es dodu šajā gadījumā savu piemēru. Es ticu, ka katra sieviete spēj kļūt par pārticīgu savas dzīves līderi. Un atgriezīšos soli iepriekš pie Džima Kerija manifestācijas. Es teicu, ka es arī pastāstīšu savu piemēru. Un tas mans piemērs pavisam īsi ir tāds, ka pirms, man liekas, jau 15 gadiem, tad, kad es mācījos, vai 14 gadiem universitātē, es ļoti gribēju uz Franciju aizbraukt. Es mācījos franču filoloģiju, un tolaik maniem vecākiem nebija iespēja mani nosūtīt uz Franciju, uz brīvdienām, varbūt kā citiem tas bija. Bet man gribējās te valstī nonākt, man tik ļoti tā kultūra un valoda un viss ēdiens un ļoti, ļoti fascinēja. Un es nezināju nekas ar vizualizāciju, ne manifestāciju, bet man bija iekšējs tas mērķis, ka es gribu. Un vienīgais, ko es varēju darīt, bija rakstīt dažādus pieteikumus uz dažādām programmām, stipendijām, atbalsta programmām. Un jā, tad vienā dienā man piezvanīja no Francijas kultūras centra un piedāvāja braukt uz 3 nedēļām apmaksātā braucienā uz Franciju. Un tā bija tāda īpaša diena, ka es sapratu, ka brīnumi notiek, ka es tik ļoti kaut ko vēlējos, kas man likās pilnīgi nereāls, kā var aizbraukt uz Franciju bez naudas, teikšu, kā ir. Bet tas izdevās, jo šī programma apmaksāja visu, pat kabatas naudu. Un tagad pārējot uz biznesa iemeslu, tas arī ir par to dziļāko vēlmi. Un pelnīt naudu nav mērķis. Nauda ir vienmēr līdzeklis uz mērķa. Jā, ir noteikti tev skaidri tavi iemesli, gan egoistiskie, gan biznesam, bet mēs viņus vēl nospicēsim. Ar Simona Sineka zelta apli. Simons Sineks ir arī amerikāņu autors, kas uzrakstīja grāmatu Start with Why, jeb sāc ar kāpēc, viena grāmata par vienu vārdu, kāpēc. Un tās uzņēmējdarbības kontekstā būs arī piemēri. Lūk, un šis zelta aplis šajā brīdī ir svarīgi saprast,
ka arī biznesā, jeb arī tavs biznesa kāpēc nāk no iekšienes uz ārpusi, kā pilnīgi viss. Tas nozīmē, ka tu vari nopirkt visdārgāko stratēģiju, ielikt visdārgāko reklāmu, bet tā būs tikai āriena. Un bez šīs te sagatavošanās darbiem nebūs to panākumu, kurus tu vēlies, tāpēc mēs par to šeit tik daudz un dziļi runājam, jo es teicu, tas ir fundaments, tās ir saknes, tie ir pamati, jo neviena māja, neviens koks, nekas nespēja pastāvēt bez saknēm, pamatiem, fundamenta. Un ir ļoti svarīgi saprast, ka tavs fundaments ir tavs kāpēc, jo cilvēki nepērk, ko tu dari, viņi pērk, kāpēc tu to dari. Un pastāstīšu precīzāk. Tātad zelta aplis, kuru tu iepriekš redzēji, sastāv no 3 lokiem. Tas pats dziļākais ir, kāpēc tu to dari, kā tu to dari un ko tu dari. Lielākā daļa cilvēku un uzņēmumu komunicē no ārpuses uz iekšu, ko es daru, kā es to daru un kāpēc es to daru. Bet pareizāk vai dziļāk, iedvesmojošāk būtu strādāt no iekšpuses uz āru. Un šī ir tā zelta formula, viņu arī sauc par zelta apli, par kuru tu uzzināsi daudz vairāk un arī būs atsevišķi uzdevumi. Tātad, kāpēc? Tas ir dziļākais loks un tava misija, ticība vai iemesls, kāpēc tu dari to, ko tu dari. Tas ir emocionālais pamats, tava motivācija un vērtības. Tā kā Simons Sineks runā, un es to grāmatu arī pat esmu lasījusi, par Apple kompāniju. Ja tev ir Apple produkti, tad tu noteikti zini, kāpēc viņi ir tik iekārojami un kāpēc tev ir kāds Apple produkts. Ja arī nav, tad tu tāpat noteikti zini, kas ir Apple. Un viņu kāpēc ir tāds. Mēs ticam, ka visu ir iespējams darīt citādi, apstrīdēt status quo un domāt radoši. Tas nozīmē, ka viņu kāpēc nav ražot tehnoloģijas, bet darīt citādi, apstrīdēt esošo statusu un, protams, darīt labāk. Mans kāpēc? Es ticu, ka katra sieviete spēj kļūt par pārticīgu savas dzīves līderi, un tāpēc es to daru, ko es daru, jo parastā darbā es to nevarēju nekad pildīt, tāpēc vienā brīdī mana karjera sabruka, jo es neredzēju tam jēgu. Es gāju tikai naudas dēļ, un naudas dēļ darīt kaut ko, tas nav pietiekoši stiprs iemesls. Var to pierakstīt, iegrāmatot. Ja tu dari kaut ko naudas dēļ, tad tas vienkārši tādā amplitūdā nedarbosies. Otrs ir kā. Tie ir principi, process vai metode, ar kuru tu īsteno savu kāpēc. Tavs unikālais ceļš, kas atšķir tevi no citiem. Apple piemērs, kā izstrādājot produktus, kas ir eleganti, lietotājiem draudzīgi un intuitīvi. Tātad runa ir par fiziskiem produktiem, kuri izskatās skaisti, kuri ir ērti lietojami. Manā gadījumā mans kā ir, es pasniedzu kursus, mentoringu, kas palīdz sievietēm pāriet no idejām, no misijām uz darbību. To mēs arī tagad daram un visu laiku darīsim. Un jebko ir ārējais loks, tas, ko cilvēki patiešām redz, ko tu piedāvā. Tavi produkti, pakalpojumi, programmas, un ko piedāvā Apple, visi zina, Tie ir datori, telefoni, vietpulksteņi,
lietotnes. Manā gadījumā tu esi šeit, jo tu piedalies manā programmā, ko es daru. Ir šī tā specifiskā programma, izaicinājums un tā tālāk. Un tu noteikti jau saprati vai zini, ka es tev lūkšu izpildīt mājas darbu un uzrakstīt savu personīgo kāpēc, kā, ko. Bet tev nebūs tik grūti, jo mājas darba lapās es arī ielikšu formuliņu, kā mākslīgais intelekts tev var palīdzēt, tāpēc mēs varam tiešām visu daudz ātrāk izdarīt. Par to būs darba lapas, tur būs viss uzrakstīts, vienkārši vajadzēs izpildīt, nodefinēt savu kāpēc. Ja agrāk vajadzēs sēdēt pie tā 3-4 stundas, tad es domāju, tagad pusstundas laikā to ir iespējams izdarīt. Var arī ilgāk, protams, gribi iedziļināties un sev pa īstam ar sevi noskaidrot, kāpēc tu dari to, ko tu dari. Lūk, tad šodien mēs beigsim šo nodarbību, jo ir 2 tēmas, kuras ir jāapgūst. Pirmā ir ļoti svarīga šī sajūtu pasaule, saprast, kā tas ir būt mērķī. Vizualizēt, iedomāties, ja tev būs jautājumi par šo, es atbildēšu. Un otrs ir praktiskā daļa, saprast, kāpēc tu to dari, jo reizēm, tad, kad prātam nepatiks, ko tu dari, tad tavs kāpēc būs tava sakne, tavs pamats. Un tad neviens, arī tavs prāts, nevarēs tevi novirzīt no mērķa. Es pateicos, ka tu biji šodien ar mani. Gaidīšu tavus jautājumus un lai veicas izpildīt mājas darbu. Uz redzes!